Nu, un pašlaik mēs redzam vispār mūsu Latvijas āršana slavenu vēsturisko personāžu. 4 vergi, bet karaliene. Un tā karaliene ir Biruta ķemere. Un Biruta ķemere startē ne tikai amatā un ne tikai Latvijas upes, bet arī daudzas citas, kā arī Olimpiskajās spēlēs 1972. gadā, kā dalībniece, un pēc tam, pēc 20 gadiem, viņai bija gods nākošais 92. gadā arī atklāt Olimpiskās spēles, kā radot citiem priekšstāstu, kā viņi vajag braukt. Pašlaik Antonīnis brauc pa vienvietīgā katalīnā. Tas vienvietīgais.